Mēs atrodamies Saldu, Ciecars ielās 6. Šis ir Saldus karatē sporta klubs, un es esmu sporta kluba prezidents. Esmu federācijas prezidents Šinkjokušin stilā. Šī zīme norāda uz mūsu skolas simboliku. Tā nozīmē jaunais Kyokushin kai karatē. Šis ir jaunais Kyokushin kai karatē, šis ir Kyokushin kai karatē. Tas ir absolūtās patiesības karatē. Šie cilvēki ir visi Saldus bērni, gan pieaugušie, pārsvarā pieaugušie nāk, kas nodarbojas, grib nodarboties, sev fiziski attīstīt, garīgi nostiprināt, bērni, kas nāk attīstīties. Tas nav tikai, kad cīnīties mācīt, bet fiziski attīstīties. Cīņas filozofija ir iemācīties aizstāvēt sev, bet nedarīt pāri citiem cilvēkiem, ja tas nav nepieciešams. Nav nekāda priekšnosacījuma. Var nākt un mēģināt. Trenējās priekš sevi. Viņam nav jāpiedalās sacensībās, jo sacensības nav obligāts tests, kā mēs. Sacensībās piedalās tie, kuri vēlas pēc brīvās gribas. Karatē jau vispār ir universāls cīņas māksla. Tā ir apkopots gan judo paņēmieni, metieni, lauzieni, žņaukšana, gan arī no taekwondo, sitieni ar kājām. Un karatē ir universāls tāpēc, ka ar viņu var nodarboties jebkuru cilvēku kategoriju. Lieli, mazi, resni. Tur nav noteikts sitiena augstums, tā kā rādīts filmās, tā kā Van Dams, un mēs vicinamies. Pilnīgi nav, tas ir izslēgts. Karatē tur ir gan ar roka tehnika, gan kāja tehnika, stājas, pareiza elpošana un koncentrācija. Ar to var nodarboties jebkurš cilvēks. Mācoties karatē, mēs mācāmies gan krist, gan piesaistīt to cīņas mākslu katram cilvēkam, kāds viņš ir uz doto brīdi. Tas ir līmenis, kas jau ir sasniegts. 20 gadu laikā tas ir sasniegts. Tas ir sasniegums, ko ir sasnieguši par šitiem gadiem. Tas ir fiziski norūdīts ķermenis, un to arī cīņas mākslās mēs arī darām. Fiziski norūdamies. Ne tikai mācāmies kauties vai kādam sliktu pāri. Tas nav, bet fiziski norūdīt sevi un garīgi. Tas ir psiholoģiskais tests. Mums ir Eiropas čempionāti, kā es jau teicu. Tur ir ceturdaļfinālā tiek sportisti, kas tiek tālāk uz ceturdaļfinālu, viņi lauž dēļus. Un tas ir psiholoģisks tests. Kurš vairāk salauž dēļus, tas arī, ja ir vienāds nešķirts cīņa, tad uzvar tas, kurš salauž vairāk dēļus. Un tas ir cilvēkam ļoti psiholoģiski, jo viņš zina, ka viņam ir jāiet cīnīties, un viņam jāsaka ar kulaku, un viņš notrenē to kulaku sito dēļu, tad viņš jau ir vājāks par savu pretinieku, kurš ir varbūt salauž mazāk dēļus, bet nav sasit savu kulaku. Un tāpēc tas ir psiholoģiski treniņš, garīgi un fiziski. Tas nav vienkārši no malas liekas, tur citi domā, tur iezāģējuši vai ielīmējuši, bet tas viss ir psiholoģisks un fizisks darbs, kas nav vienas dienas treniņš. Mēs piedalāmies ne tikai Latvijā, bet mēs esam pasaules organizācijā un Eiropas organizācijā un piedalāmies gan Eiropas čempionātos, gan arī 4 gadus mēs braucam uz Japānu uz pasaules čempionātu, kur šogad arī brauksim uz Japānu jau 3. reizi un pārstāvēsim Latviju. Cīnīsimies godam. Mūsu federācijā ir Eiropas čempioni, Eiropas vicečempioni. Esmu piedalījies 2 reizes pasaules čempionātā, protams, tur ir grūtāk, jo tur ir bezsvara kategorija. Esmu svarā 70 kg, kad es piedalījos, bet nāca pretim Japāņi ar 90 un 100 pār kilogramu. Tur nav svara kategorijas, tāpēc tur ir
nedaudz sarežģītāk? Es taisu šogad 15. maijā Saldus sākuma skolā, Ciecars ielā 6. Pa 10 gadiem tās būs pirmās sacensības, bet būs tikai mūsu pašu māju cilvēki. Bet arī piedalīsies arī no Saldus kickboksa kluba dalībnieki būs. Un redzēs, no Ventspils vēl būs Tukums, Engure, Kandava. No reģioniem.